Sveiki, sveiki! Šajā video parunāsim par to, kas ir nenoteiktais integrālis. Tad ir iesākusies 7. tēma par integrāļiem. Tie var būt noteikti, tie var būt nenoteikti. Mēs sāksim ar nenoteikto. Un pašā būtībā nenoteiktais integrālis ir ļoti vienkārši lieta. Ja jūs zināt, kas ir atvasinājums, pieņemsim, ka mums ir šāda problēma, ir dota funkcija f no x, kas ir sanākusi 7x sestajā. Un ir jāatrod kāda funkcija, kuras atvasinājums tas ir. Otrādi, lielā f atvasinājums ir mazais f no x. Tad mums ir dota funkcija, un tā ir kādas citas funkcijas atvasinājums. Šo citu funkciju mēs sauksim par primitīvo funkciju. Uzdevums, kā noteikt, kāda ir šī primitīvā funkcija, ja mēs zinām, ka to atvasinot, mēs iegūsim 7x sestajā. Un, ja esat sekojuši līdzi atvasināšanas piemēram, tad jums vajadzētu ātri saprast, ka tas ir x septītajā. Bet uzreiz rodas problēma. Tā problēma ir šāda. Ja es atvasinu x septītajā, protams, ka es iegūšu 7x sestajā. Bet kas būs, ja es atvasināšu, teiksim, x septītajā plus 3? Tas būs 7x sestajā plus 0. Ja vienkārši 7x sestajā. Un, protams, ka tā būs ne tikai tad, ja būs pieskaitīts plus 3, tas var būt jebkurš skaitlis. Šo problēmu atrisina, pieliekot klāt c. Un to pieliek klāt, klusi cieši var pasakot, ka tas ir jebkurš reāls skaitlis. Tehniski var arī būt komplekss, bet paliksim šobrīd reālo skaitļu zonu. Jebkurš reāls skaitlis. Šādi pasakot, mēs zinām arī tad, kā pareizi atbild jebkura funkcija, kura ir tā mūsu pamata funkcija, plus vēl jebkāda konstanta, kas tur varētu būt. Un šajā video mēs tad ģenerēsim formulas nenoteiktā integrāļa noteikšanai. Un nākamajā video apskatīsimies, kā šīs formulas mēs lietosim. Mēs īstenībā nākamajā video strādāsim tikai ar vienu. Jo pārējās īstenībā pašas par sevi jau pasaka galveno. Pirmkārtām, kā varētu iegūt x pakāpē n formulu? Nu, paskatīsimies. Ja man bija x septītajā, un tā atvasinājums ir x sestajā, tad skaidrs, ka otrā pusē man būs jāiet ar pakāpi 7. Kā būtu bijis, ja man būtu īstenībā nebūtu šis 7, man būtu 7 reizes mazāk funkcija, un rezultātā šeit arī būtu 7. Tad, respektīvi, ja man f no x būtu x sestajā, tad primitīvā funkcija tai būtu x septītajā dalīts ar 7 plus c. Un šeit mēs varam radīt lielo formulu. Pakāpe paliek par viens lielāka, bet arī saucējs izdalās ar viens. Un šis ir integrāļu pieraksts. Problēma, kas mums ir, saucās integrāls. Tad šo te, ko mēs tikko risinājām, visu problēmu var nosaukt daudz vienkāršāk. Man ir jānosaka nenoteiktais integrālis no 7x sestajā, un atbild ir x septītajā plus c. Tad šī problēma arī ir nenoteiktais integrāls, un to pierakst ar šādu izstieptu s burtu, klāt pieliekot to, ko sauc par diferenciālu dx. Tad šī ir viena no formulām. Kā iegūst pārējās formulas? Mēs varam viens par viens paskatīties par atvasinājumu tabulu. Piemēram, atvasinājumu tabulā var redzēt, ka ja atvasina ln no x, logaritmu no x, jūs iegūsiet 1 dalīts ar x, un tas strādās arī uz otru pusi. Jūs iegūsiet naturālo logaritmu uz c. Vienīgā atšķirība, naturālais logaritms pats par sevi vienmēr prasīs pozitīvu argumentu. Kamēr 1 dalīts ar x, x vienmēr būs jebkurš reāls skaitlis izņemot 0. Un tā, ka dažreiz vajag aprēķināt kaut ko negatīvām vērtībām, negatīvām x vērtībām, bet tam arī tehniski eksistē nenoteiktais integrāls. Šādos gadījumos mēs pieliekam moduļa zīmi
Jo izrādās arī negatīvas funkcijas gadījumā, negatīva x gadījumā, mēs iegūsim kaut ko, kas ir naturāls logaritms vienkārši pozitīvai vērtībai. Kas būs, ja mēs atvasināsim sīnusa funkciju, mēs iegūsim kosīnusu. Un tas nozīmē, ka integrāls no kosīnusa ir sinus. Jā, atceramies pašā būtībā, nenoteiktais integrāls ir atvasināšanai pretēji darbība. Kuras funkcijas atvasinājums ir kosinus? Protams, ka sinusam. Tālāk atceros, ka kosinus no x ir mīnus sinus x. Tas nozīmē, ka man jāintegrē sinus. Tad es nedaudz vienkārši pamainu zīmes. Un plus sinus es varu iegūt tad, ja man būtu bijis mīnus kosinus. Nu tad mīnus kosinus ir tā atbilde. Un visbeidzot, pēdējā funkcija, kas mums būs aktuāla, ir e pakāpe x tx. Jautājums, kura funkcija deva e pakāpe x, kad to atvasināja? Un, ja jūs pētat formulu lapu, jums vajadzētu ieraudzīt, ka tas pats e pakāpe x ir. Tā ir nemainīgā, jeb invariantā funkcija, jeb īpaša funkcija gan atvasināšanā, gan integrēšanā. Lūk tā, un šādi mēs iegūstam nenoteiktā integrāļa formulas. Nākamajā video tad daži piemēri, kur mēs atrisinām vairākus integrāļus, vairākus nenoteiktos integrāļus ar pakāpes funkcijas formulu.